Dieva miers jūsu namā. Esiet svētīti, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Katru, kas man skatās un klausās, lai Dieva gaisma piepilda jūsu sirdis. Atver savas acis. Esmu pateicīgs Jēzum, ka viņš ir nācis atvērt mums acis. Atvērt mūsu acis, ka mēs redzam viņa gaismu, ka mēs redzam viņa mīlestību, ka mēs redzam viņa patiesību, ka mēs redzam viņa spēku, ka mēs ejam no ticības uz ticību, ka mēs ejam no spēka uz spēka, ka mēs ejam no spožuma uz spožumu, ka tas kungs atver mums acis, ka mēs sākam ieraudzīt, ka mēs ne tikai redzam cilvēkus apkārt, bet ka mēs redzam paši sevi, un ka mēs redzam savus trūkumus, un mēs nākam pie Kristus, un mēs vēlamies pilnveidoties, mēs vēlamies izmainīties, mēs vēlamies izmainīt savu raksturu, mēs vēlamies izmainīt savu dzīvi, mēs vēlamies izmainīt apkārtējo cilvēku dzīves, jo mēs zinām, kas mūs var darīt laimīgus. Jēzus Kristus, viņš ir nācis mums atvērt acis, un mēs sākam redzēt, mēs sākam dzirdēt, kā brīnums par aklo, kuram Jēzus atvēra acis. Un Jēzus teica, ka viņš ir nācis tieši šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, lai kļūst akli. Un farizēji teica, mēs redzam. Un Jēzus teica, tāpēc, kad jūs redzat, jums grēks paliek, ja jūs neredzētu, tad grēks nepaliek, tad būtu izmaiņas jūsu dzīvēs. Tātad farizēji viņi redzēja, bet viņi nenāca pie izmaiņām, viņi nevēlējās izmainīties, viņi nevēlējās izmainīt savu dzīvi. Viņi vēlējās dzīvot tālāk, tā kā viņi dzīvoja, bet tad, kad mēs redzam savu garīgo stāvokli, kad mēs redzam to, kādu mēs esam, un mēs gribam izmainīties, mēs gribam būt katru dienu svētāk, tīrāk, šķīstāk, mēs vēlamies būt par gaismu šai pasaulē, mēs vēlamies izmainīties, mēs redzam un vēlamies izmainīties, pareizi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un šodien 50. psalms, tad es lasu 50. psalmu, Asafas psalms. Dievs, stiprais Dievs, kungs, uzrunā un uzsauc visai zemē, no rītiem līdz vakariem, no Cijānas, kas ir skaistuma vainagojums. Dievs staro savā spožajā gaismā. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu, iznīcības uguns iet viņam pa priekšu. Un stipra vētra plosās viņam visapkārt. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Un zemē, lai tiesātu savu tautu. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Un sapulcējiet manus svētos, kas upurēdami slēdz ar mani derību. Un debesis pauda viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesisis. Klausiet mana tauta, un es runāšu. Izraēl, es brīdinu tevi. Es, Dievs, esmu tavs Dievs. Un nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju tevi. Es tevi, tavu dedzināmie upuri ir vienmēr man acu priekšā. Es neņemšu vēšus no tava nama, ne zāžus no tava ganāmā pulka, jo man pieder visi meža zvēri. Visi kustoņi pa 1000 kalnos. Man ir zināms ik viens putens gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētos ēst, tad man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule, visās pilnums. Vai tad, lai es ēdu vēša gaļu un dzeru āžu asins, nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pildu visaugstākajam savus solījumus. Un piesauc mani bēdu laikā, un es izglābšu tevi, un tev būs mani godā. Bet bezdiem tas kungs saka, ko tu daudzini manus likumus, un ņem vērā manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību, un laid manas vārdus pār galvu, kad tu redzi zaga, tu esi viņam pa draugam, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Savai mutē tu ļauj runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savu mātes dēlu. Tā tu dari, un es ciešu klusu, un tu domā, ka esmu tāds pats kā tu, tādēļ es pārmācīšu tevi, un es turēšu tev acu priekšā, ievērojot jau to jūs, kas Dievu aizmirsuši,
lai manjos nav jāsaplos un glābējums nebūs. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kam es rādīšu pestīšanu. Pateicība tam kungam. Mēs neesam tie, kas nes apgrēcību. Mēs neesam tie, kas pauž melus. Mēs neesam tie, kas staigā grēcinieku ceļus, lai tālu aizījās prom no mums bezdieva ceļš. Ka mēs neejam vienu taku ar bezdieviem, ka mēs neejam vienu taku ar grēciniekiem, ka mums ir pareizais ceļš, un tas ir dzīvības ceļš, un tas ir šaurais ceļš, kas ved uz debesīm. Un maz ir tie, kas iet šo ceļu. Tas kungs ir atvēris mūsu acis, un mēs sākam redzēt. Mēs sākam redzēt, kā mums dzīvot, kā staigāt viņa ceļos, kā staigāt viņa gribā, jo ikdienas viņš atver mums acis. Viņš atver mūsu sirdi, viņš maina mūsu sirdis. Tas kungs man teica, ja cilvēks nenāk pie viņu un neizmaina sirdi, viņš var kļūt līdzīgs demonam. Ja mūs neizmainamies, ja mēs nevēlamies izmainīties. Jo arī Jēzus, viņš tiešām vēlējās apskaidrot farizējus un rakstu mācītājus. Un farizēju un rakstu mācītāji viņi iztaigāja visu sauli un meklēja kādu, kas pievest viņu ticībai, un ka viņu pieveda, tad viņš kļuva ļaunāks par Ēlas bērnu. Vēl ļaunāks. Kāda ir mūsu ticība? Kāda ir mūsu dzīve? Tas kungs ir atvēris mums acis. Un ļausim, lai viņš maina mūsu dzīves. Ļausim, lai viņš maina mūsu sirdis. Ļausim, lai viņš izmaina mūsu ikdienu. Lai viņš izmaina mūsu ģimenes. Lai vieglprātība ir tālu no mūsu dzīvēm. Lai viss tāds ļaunums, kas iziet no mūsu sirds. Kungs, es lūdzos debesīs, kad no mūsu sirds iznāk mīlestība, kad no mūsu sirds iznāk prieks, kad no mūsu sirdīm iznāk dzīvība, kad no mūsu sirdīm iznāk mīlestība. Jo tu esi atvēris mums acis, un mēs redzam patiesību, un nebūsim liekuļi, nebūsim farizēji, kuri nevēlas izmainīties, kuri vēlas dzīvot tā, kā tu dzīvo joprojām. Izmaini savu dzīvi. Nāc no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Jēzu saņem grēku piedošanu un dzīvo svēto pulkā. Esi kopā ar visiem svētajiem, izmaini savu dzīvi. Esi svētīts. Neviens veļ grēciniekiem. Esi vienmēr pateicīgs par visu, ko Dievs dara tavā dzīvē. Nes upuru un esi pateicīgs. Esi pateicīgs par to, ka viņš ir tavs kungs un ka viņš ir tavs glābējs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tas kungs, lai tevi svētīdams svētī un paplašina tavus robežus, lai viņa roka vienmēr ir ar tevi un lai viņš pasargā Jēzus Kristam no nelaimes, ka tev nebūtu jācieš sāpes. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru, Dieva tēva mīlestību, Jēzus Kristus žēlstību un svētā gara sadraudzību, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Jēzus Kristus vārdā.